Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Šajā pamācībā apskatīsim, kā nomainīt USB-C portu datorā. Pirms uzsākt pārliecinieties, ka jums ir nepieciešamie rīki, skrūvgriezis, pincete, lodēšanas stacija un jauns USB-C ports. 1. Datora sagatavošana. Pirms uzsākat, izslēdziet datoru un atvienojiet to no strāvas avota. Ievietojiet datoru uz mīksta virsmas, lai izvairītos no skrāpējumiem. 2. Aizsargapvalka noņemšana. Ar skrūvgriezi uzmanīgi noņemiet datora aizmugurējo apvalku. Rūpīgi atzīmējiet, kur katra skrūve tika noņemta, lai pēc tam to viegli atjaunotu. 3. Identificējiet USB-C portu. Atrodiet bojāto USB-C portu. Tas parasti ir piestiprināts pie mātes plates ar dažām skrūvēm un savienojumiem. 4. Savienojuma atvienošana. Pirms portu demontāžas uzmanīgi atvienojiet visus kabeļus, kas ir savienoti ar portu. Ja nepieciešams, izmantojiet pinceti, lai viegli atvienotu savienojumus. 5. Bojātā porta noņemšana. Atbrīvojiet portu, atskrūvējot skrūves, kas to tur. Ja ports ir lodēts, uzmanīgi izmantojiet lodēšanas staciju, lai atbrīvotu savienojumus. 6. Jaunā porta uzstādīšana. Ievietojiet jauno USB-C portu tajā pašā vietā. Ja tas ir lodējams, pārliecinieties, ka savienojumi ir labi nostiprināti. 7. Savienojuma atjaunošana. Pievienojiet visus kabeļus atpakaļ pie jauna porta. Pārliecinieties, ka tie ir droši un pareizi savienoti. 8. Aizsargapvalku uzstādīšana. Uzlieciet datora aizmugurējo apvalku un nostipriniet to ar skrūvēm, kā iepriekš atzīmējāt. 9. Testēšana. Pievienojiet datoru strāvas avotam un ieslēdziet to, pārbaudiet, vai jauns USB-C ports darbojas pareizi, izmantojot atbilstošu ierīci. 10. Bezmaksas diagnostika. Ja portu maiņas laikā sastopaties ar problēmām, mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Apmeklējiet mūsu servisu, kur mūsu speciālisti jums palīdzēs. 11. Saņemšana pie durvīm. Ja nevēlaties paši veikt remonta darbus, sazinieties ar mums, un mēs nodrošināsim saņemšanu pie durvīm. 12. Piedāvājums pirms remonta. Mūsu pakalpojumi ietver arī piedāvājumu pirms remonta, lai jūs zinātu, ko gaidīt un cik tas maksās. Šī pamācība palīdzēs jums veiksmīgi nomainīt USB-C portu datorā. Ja rodas jautājumi, droši sazinieties ar mums. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.